Jā, nu redzat, no urbuma pielaists ūdens, daudz saturs diezgan liels. Tā izskatās tas ūdens. Tur kaut kāda režīma ir, bet tur vajag paštukot to visu. Jā, iztaisīsim stiprāk. Tādi 5 laikam tikai. Šito 50 mēs uzliksim mililitrus. Kardināli izmainījās, principā viss darbojas, sistēma labi strādā. Čau šajā saulainājā skaistajā dienā, sestdienas pirmssvētku, sestdienā Jāņu tuvojas, lai būtu saprotams kādi svētki. Iepriekšējais video mums bija par terasītas uzbūvi. Terasīte pabeigta pilnībā. Un, kas noskatījās video līdz galam, es tur teicu, ka tur vārtus taisīšu garāžē. Nē, šodien nebūs vārti. Šodien būs mums, ņemsimies ar basēnu. Tiem, kam ir bērni, tie saprot ar to problēmu, ar to ūdens tīrīšanu, filtrēšanu un tā un šitā. Tā, man tas tu parādīšu. Tā. Paliks man tas steigā. Tad basēnu vajag apļaut zāli. Paliks tūlu nenāk. Jā, nu redzat, no urbuma pielaists ūdens. Daudz saturs diezgan liels. Tā izskatās tas ūdens. Vajag dabūt viņu tīru. Nav tas lielākais basēns, bet tas pagaidām. Tad papriņķēties pietiekoši diezgan daža pat pašam, jā. Tā, reku terasīte. Dataisīju līdz galam. Terasīte, reku tos dēlīšus apkārt. Apliku pieskrūvēju. Tagad tas izskatās tā diezgan zolīdi, jā. Terasīte. Tā, nu šodien mums būs ūdens filtra uzstādīšana un paskatīsimies, kā mainīsies stāvoklis. Tā ūdens, ko es tagad jums parādīju. Un pēc šitā visa komplektiņa paņēmu smilšu filtru, eku pašas smiltis, jā, pēc tam te kaut kur te ir kaut kāds atzaužotājs, tur kaut kāds noteikts daudzums un noteiktu ūdeni, pēc tam, lai neaugtu aļģes, nu un chlora tabletes, dezinfekcijai ūdens laikam, vai tad laikam tā sanāk. Nu, šitas viss ir jāuzstāda. Jāpielēj, jāieslēdz, un tad skatīsimies, kā tas viss darbojas un cik liels efekts būs pēc šitāds ūdens. Pataisno no urbuma pielaists, jau oksidējies, jau palika brūns, no sākumā bija dzeltens, caurspīdīgs, tagad palika brūns, un tā kā vajag mēģināt dabūt viņu tīru. Tā kā pakojam vaļā un sākam uzstādīt. Cerams, ka mani labi dzirdēsies. Nav man tā mikrofoniņa, kas liekas klāt. Nē, esmu ne tāds profesionālais, tas lielais filmētājs. Tā, uzmanīgi attaisīsim vaļā. Paskatīsimies, kas mums tur ir iekšā. Palaidīsim filtrus. Pieliesim vajadzīgo daudzumu. Tur kaut kur bija rakstīts, cik tur vajag, uz kādu apjomu ūdens tas viss tur der. Diezgan nopietna sistēma. Es domāju, ka viņš tas viss. Es domāju, ka viss tas ir tāds vienkāršāks, bet, ja tā paskatīties, tā visa tehnoloģija ir diezgan tāda nopietna. Tā, tas viss būs jāsaliek kopā, pieslēguma vietas. Tā pamatne paša sanāk laikam, jā. Pamatne. Tā, tas te. Pieslēgumi. Ūdens. Pieslēgumi būs jāskatās instrukcijā. Kurā gadījumā. Tā, visu to dabūsim ārā. Šitie laikam visi iet iekšā pie basēna paša stiprinas. Jā. Reku. Caurplūde, ieplūde, izplūde. Diezgan tā instrukcija.
instrukcija angļu, krievu. Un tieši valodas nav. Nu, lasīsim krievu valodā. Krievu valodā protu las. Nu, angļu valodā arī var. Nav nekas tāds. Tā kaut kādi režīmi laikam. Un tas viss jāizstudē vēl. Tā. Tālāk. Tas kaut kāds krāns. Pat ar spiedienus. Kaut kādu spiedienu štuku pat. Baigi nopietni viss tas ir. Tas viss laikam virsū liekas. Tā, kas mums tu vēl ir? Kartons. Tā. Tad atnesim ārā. Te trubas. Iekšā reku trubas ir. Sarulētas. Reku gabals vēl trubas un reku pat sūknis. Tas diezgan pasmaks. Mēģināšu dabūt viņu ārā. Tā, jāmēģina visu salasīt kopā. Tā, cik es saprotu, reku pamatne vienkārši liekas šitā. Un bez visādām fiksācijām jābūt kaut kā. Sen skatījos jau tādu filtru. Tas laikam smilšu daudzums ir rekuls. Minimālā un maksimālā smilšu daudzuma. Tā, nu šitam vajadzētu gan kaut kā piestiprināties klāt, vai vienkārši tā noliekas un viss, nezinu. Savādi tas viss. Laikam jau tāpat noliekas. Man jāatrod kaut kādu pamatnīti. Uz tās pamatnītes visu jāsaliek. Tā, lūk, tā tas izskatās. Piebērtas smiltis. Līdz maksimumam piebērta. Palika viena maisa maz, 2 par daudz. Nu, neko, tas paliek tādā kā rezervē pēc tam maiņās. Pārdevējs teica, ka šitās smiltis pietiek ilgi sezonai un otrai sezonai. Tagad viens maisa smilšu 11 eiro. Tā, es tā saprotu, ka tas viss vajag visu uzreiz kaut kur tā blakus pie baseina likt, lai viņš nebūtu mobils. Kaut kur tamā vietā reku kaut kādu paletīti noliksim. Uz tās paletes tad to visu darīsim. Tā, nu lūk tāds čūsku midzenis sanāca caurulēm. Zāle te aug un viss tas, kā ir, tā ir. Tā, nu pievienoju šeit, pievienoju tur. Tā, šite gaiss piepildās sūknis. Tā. Nav domāts tabletēm tur iekās. Tā, viss šeit ir pilns. Tā, no sūkni pamēģināt ieslēgt. Sešinieks. Rīkšūga sistēma.
Jo močnais sanāk baigi jaudīgais. Nu, toties ātri izfiltrēs to visu padarīšanu. Tur kaut kādi režīmi ir, bet tur vajag paštukot to visu. Jā, es taisīsim stiprāk. Es filtrēs. Tā, tagad mums vajag izskaitļot vajag ūdeni. Cik mums vajag to visu lietu klāt pielikt. Tā, šitiem paskatīsimies tūlīt. Tā, ir atzelžotājs. Tā. Te sanāk uzliet preparātu skimera grozā. Skimera grozā tas domāts tas, kur pelt laikam. 50 līdz 100 ml uz 10 kubikmetru ūdens. Pēc 2-3 dienu jāveic filtra mazgāšana. Ikstošai koagulēšanai impregnēt sūkli ar preparātu no aprēķins tā 10 kubikmetri. Šeit 10 kubikmetri gan nav. Šeit bišķi mazāk. Tā kā vajag atrast trauku vajadzīgo. Tā, lūk, iegāju garāžā, tu baigais karstums saulē dedzina, nezinu. Tā, šitas ir, vai neaugtu aļģis. Neveidotos aļģis. Jā, un šitā arī bija uzrakstīts no šitajā gadījumā 100 ml uz 10 kubikmetru ūdens. Tamā basēnā man 10 točna kubikmetru nav. Tur kādi 5 laikam tikai. Sanāk, šito 50 mēs uzliksim mililitrus. Tas ir domāts 2 nedēļām. 50 uz 2 nedēļām. Tad šito atzelžotāju, lai tas dzelzs atdalās no 50 līdz 100. 50 un 100, ja man tur kādi 5 kubikmetri ūdens tamā basēnā nelielajā, tad ieliesim šito 50 un to arī 50. Tā kā vajag atrast trauciņu. 50 ml. Kas mums vispār ir 50 ml? Neiešaujas prātā pat kaut kas tāds. 50 ml. Tā, tu kaut ko paštukošu ieslēgšos vēlreiz. Tā, vai tiešām pie tām pudelēm nevar iedot kaut kādu mērtrauku? Es pusstundu laikam staigāju, skatījos un domāju, kā pamērīt tos 50. Tā kā ideja sanāca man tāda. Atradu puslitra burku. Tā, labāk redzams. Gaismats spīt visur. Sazīmēju uz viņas rieviņas, tā te vispār neredās. Reku. Sadalīju 5 vienādās daļās puslitra. Nu, un sanāk, 50 ml ir ot tik. Tā kā taisīsim vaļā. Sākumā tas atzelžotājs. 50 ml. Nu, varētu būt, ka ir. Tā. Aiziesim, izliesim viņu basēnā tūlīt. Tā. Lejam šito šeit. Tad ejam atšķaidīt nākošo. Tā. Nākošais mums, lai nebūtu neaugtu aļģis. Lielam varētu padomāt, ka to ūdeni varētu mainīt biežāk nekā tērēties uz tādiem līdzekļiem un tā tālāk. Bet ūdens tas silst ļoti ilgi un katru reizi viņu mainīt no urbuma. Tā, nu atkal tie 50.
To galvenais nepārdozēt, ja uzrakstīt bija, ka var sākt putoties ūdens. Viņš jau pats putojas, reku. Tā, liekam šita maliņā. Lietas neko nekā. Tā. Gatavojam šito. Zibētās. Es kaut kā šķidums. Tas vēl ķīmija. Jā, nu lūk, tagad izskatās tas ūdens tā. Sūknis mums strādā jau kaut kur, nezinu, minūtes 15 varētu būt. Skatīsimies, cik ātri atnāks rezultāts. Tā kā gaidām. Un ie... Kas? Nā, kva. Un kas skatās manus video, uzrakstiet komentārā, no kuras Latvijas puses jūs esat. Liepāja, piemēram, Ventspils, Kuldīga, Daugavpils, Līvāni, vēl kaut kas interesanti palasīt. No kura galā jūs vērojat manu dzīves veidu. Tā kā gaidam, vēl video nav galā, gaidam, kad nebeigsies, cik ātri tas ūdens mainīsies. Tā, nu pagāja kaut kur, nezinu, tā 4 stundas apmēram kaut kur pagāja. Pagāja kaut kur 4 stundas. Tā lapsiņā jūs jau laikam redzējāt, jā, kā ūdens izmainījās diezgan tā forši. Un kardināli izmainījās, principā viss darbojas, sistēma labi strādā. Domāju, ka pēc kaut kāda laika viņš paliks vēl dzidrāks. Daudz visādu mušiņu pelt pa virsu un musaru. Šodien biju pilsētā, nopirku to sūkni. Ot nezināju, ka manam sietiņam ir ķirdek, vai ķert musarus. Tā kā rītā vajadzēs iebraukt, paņemt jaunu sietiņu. Tā būšu pilsētā. Tā, nu lūk tāds video. Nezinu, pamācoši, nepamācoši, kā, pamācoši, vienkārši tāds, lai zinātu, kā tā sistēma darbojas. Tomēr darbojas ļoti labi, efektīvi. Un tā kā neaizmirstat uzrakstīt, no kuras puses jūs skatāties. Uzlieciet īšķīti video. Un tiekamies pēc kaut kāda laika. Vēl kaut ko darīsim manā lauku viensētā. Tā kā visiem ātā!